dāmas un kungi, sagaidiet krāšņā šova Zvaigžņu lietus 2 vadītājus Žaneti Skaruli un Māri Grigali. Ir modina tos, kas iesnaudušies, mūs šovakar gaida pasteļos. Zakus un reņ, kāmas jau beidzās, slēdz skaļāk un tad aiziet! Tīš kā bumbas spinstīt, ķeks iegriež platīt. Un zvaigznes jau mirds aiz loganās. Ir visi jau pār, Un tevi gaidām, slēdz skaļāk un tad. Labvakar, dāmas un kungi! Šovā Zvaigžņu lietus! Paskaties, vakar savā pusē, vieti līdz kopā tu vēl pusē. Un mēs kopā varam lietu tās Zvaigžņu lietus. Paskaties, vakar savā pusē, vieti līdz kopā tu vēl pusē. Oi! Kā vējo? Jā. Jā. Sveicināt, labvakar, visi, kas sanākuši Rīgas kinostudijā, labvakar! Labvakar, radamties skatītāji pie ekrāniem visā Latvijā. Lieliskais šovs Zvaigžņu lietas ir kopā ar jums, un šajā svētdienā jokosim uz nebēdu. Jā, jo mums ir joku nedēļa. Jā, šovakar Zvaigžņu lietu, šovā Zvaigžņu lietus dalībnieki ir sagatavojuši dažādus jokus, nevien dziesmā, bet arī savā darbībā. Un to viņi rādīs uz skatuves jau pēc pāris minūtēm. Jā, tieši tā, un šovs tuvojas finišam, tieši tādēļ šodien katrs pāris izpildīs 2 dziesmas. Vienu jaunu, joku dziesmu, otru kādu no vecajām. Es domāju, Žanet, tas brīdis varētu būt klāt, ka mēs varētu varbūt teikt tevi grupai lielu paldies. Paldies jums liels! Paldies! Benefice, paldies! Paldies, bet tagad tas brīdis ir klāt, kad tu man dod buču. Māri, tu sajauc lapas puses. Māris metās ceļos Žanetes priekšā un skūpsta viņas roku. Ar vienu aci skatās uz viņu, ar otru kamerā. Tu sajauc, tas ir nākošajā svētdienā. Kā vecais scenārijs. Labi, es domāju, tas brīdis ir klāt, ka mēs varētu aicināt uz šovu skatuves mūsu dalībnieku pārus. Tieši tā. Sagaidām viņus ar Sagaidām aplausiem. Un tātad šovu dejos Zvaigznes šilbinošā dalībniece dejotāja Laura Kosīte un deju mūzikas supergrupas Tranzīts līderis dziedātājs Roms Rubenis. TV raidījumu un populāru videoklipu režisors Kristaps Streičs un sieviete dziesmā, sieviete skaistulē, dziedātāja Kendi! Franču uzņēmējs Nikolai Roldāns un jauno dziedātāju konkursa Latvijas talants uzvarētāja Kristīna Zaharova. 2005. gada pasaules skaistākā meitene titula Miss Universi ieguvēja Ieva Kokorevičā un Raimonda balvu izlolotājā no Zvaigznes Jānis Moisejs. Muzikālā restorāna Feelings direktore uzņēmēja Elita Drāke un jauno šlāgerzvaigžņu grupas Baltija Lāču solists dziedātājs Andrijs Baltacis. Aplaus vēlreiz mūsu dalībnieku pāriem. No redzām, viņu apģērbi jau liecina par to, ka viņi ir gatavi jokot šajā šovā un tieši šajā raidījumā uz nebādu, un viņi joko, katru šovu raidījumu, bet tiesa tas vairāk sanāk viņiem aizkulisēs.
Jā, bet kā jau minēju, šovs tuvojas finišam, un šodien par 10 000 eiro, kas ir šova galvenā balva, cīnās vairs tikai 5 pāri, un viens no viņiem šovakar, diemžēl, dosies mājās. Žanete, es gribētu atgādināt, ka mūsu finālā tikai paliks 2 pāri. Tas nozīmē to, ka neizbēgam arī nākošajā šova raidījumā mēs šķirsimies no 1 pāri. Bet vēlreiz, kur mums ir visi 5 pāri, kuri šovakar rādīs savus priekšnesumus. Aplausi viņiem! Un es domāju, viņi droši var doties un gatavoties saviem priekšnesumiem. Tieši tā. Bet mēs tikmēr iepazīsimies ar mūsu šī vakara žūriju. Jā. Esam viņiem tuvāk. Rekādi smaidīgi. Kā vienmēr. Kā jau vēloši. Jā. Nu ko, mēs sāksim. Ausma Kantāne, kura mūsu žūrijā ir katru mūsu šova raidījumu. Sveiki, labvakar, Ausmiņ! Labvakar! Labvakar! Ausmiņ, joku nedēļa, joku raidījums, un es domāju, ka jokoti ne tikai mūsu dalībnieki un nevien vadītāji un arī mūsu pavadošā grupa, bet arī droši vien žūrijas pārstāvi. Ausmiņ, varbūt no jūsu dzīves varbūt kāds, vai atgadījums tāds priecīgs un kā joks, vai varbūt kaut kas. Jā, es teikšu tā, ka īstam joku bacilim ir zelta vērtība. Man viņš pat ir bīstams, jo es esmu savā mūžā 3 izrādes apstādinājusi uz 5 minūtēm, jo smiekla lavīna man ir tā pārņēmusi, ka es neko neesmu sapratusi, kur es atrodos. Bet jums visiem es novēlu inficēties ar šo bacilu. Ziniet, man ļoti bieži laika ziņas nesanāk nolasīt līdz beigām. Jā. Arī tur apsmējos. Nu, tad jūs man saprotat. Jā, man tas mākons pat liekas smieklīgs dažreiz. Jā. Paldies, tas ir labi. Jā, nākamais žūrijas loceklis, es domāju, īpašus komentārus neprasa. Viņu jau jūs pazīstat. Tas ir šova kabarē Zvaigzne, trombonists ar lielisku humora izjūtu. Dziedātājs Intars Busulis. Kurš ir ļoti iespējams arī šovakar mums kaut ko uzdziedās. Jā, pilnīgi iespējams. Intars dziedāt māk, bet vai māk arī jokot? Nu, viņš māk, es zinu, ka viņš māk. Man likās, ka Ausmiņa teiks... Viņai bija tāda pauze, un tad viņa teiks, es teikšu vīra vārdiem, bet, bet tas neizskanēja. Bet, ko es gribēju pateikt? Kāds joks būs? Baigo joku gribēju. Baigo joku vēls. Par vērtēšanas sistēmu šodien es pastāstīšu, ja, savu? Jā. Lai zinu, lai nav jautājumu pēc tam un tā. Inter. Tātad, ja, ir 10 balles, ja. 4 balles sastāda viens dalībnieks, ja? 4 balles tas ir augstākais novērtējums otram dalībniekam, ja? Un 3 iespējas, tas ir 0, 1 vai 2, tas ir slikts, labs un galīgi labs par šovu. Tātad kopā sanāk 4 un 2, kopā sanāk 10. Burvīgi! Paldies, Inter! Es kaut ko līdzīgi gaidīju. Nu labi, mūsu žūrija pārstāv arī dziedošais aktieris, konditors, šoferis un kā vēl nosaukt, jā. Un ļoti labi sev pierādīja arī Zigmāra Liepiņa muzikālajā drāmā Ādata. Un ļoti daudzos topos pirmajās vietās. Tas ir neviens cits kā Daudz. Labvakar, Don! Labvakar! Don, dziedošais konditors. Es cepu pīrāgus un dziedu. Vēl joprojām cep. Vēl joprojām cepu un vēl joprojām dziedu. Jā, bet arī es gribēju pastāstīt par balsošanas sistēmu, tikai man būs katram dalībniekam 5 balvas. Ir 2 dalībnieku skatos, es šovu nezinu vai vērtēšu, es vērtēšu tikai dziedāšanu šovakar. Tikai klausīšos dziedāšanu, mans pēc var sēdēt tikai un dziedāt. Jā, labi. Ja šovakar... Bet, Māri, ja mums ir Dons, mums nevajag... Mums ir skaidrs, ka mums būs jautri, redz. Mums nevajag ne debesis, ne zemi. Mums būs jautri. Jā. Labi, ka man ir slāvi. Mūsu žūrijā šovakar arī žilbinošā un dažreiz nedaudz skarbā šovu. Paldies Dievam, piekdien ir klāt vadītāja Dāca Grimze. Aplausi! Dācīt, man šķiet, ka arī tev varētu būt sagatavots kāds mazs jociņš. Tev tā šķiet, ka man varētu būt sagatavot. Jā, par vērtēšanas sistēmu droši vien. Es izstāstīšu Aņuku. Jā. Halo.
Tātad satiekās divi ezīši. Vienam ezītim apsaitēts ķepiņas. Atkal par mums. Kurš klausieties? Otrs ezītis viņam prasa, kas tu tev vecīt? Kāpēc tev ķepiņas apsaitēts? Viņš saka, es vakar sievai muguriņu pamasēju. Smējieties! Labāk ezīši. Ir labs. Jā, žūrija esam iepazinušies. Bet ja pavisam nopietni, tad no žūrija vērtēs no 1 līdz 10, un šīs atziņas būs jāliek pēc katra mūsu dalībnieku priekšnesuma. Un tātad dalībnieki šovakar rādīs 2 priekšnesumus. Viens tas būs pilnīgs joks. Daži dalībnieki to sauc par pilnīgu sviestu. Ja? Bet tas būs pilnīgs joks, dziesma. Bet otra dziesma būs jau mums ļoti labi zināma no iepriekšējiem šova raidījumiem. Jā, tieši tā. Un es domāju, mēs visi esam gatavi ar lielām ovācijām aicināt uz skatuves pirmo pāri, kas ir Ieva Kokareviča un Jānis Moisejs. Un viņu kompozīcijā, starp citu, ir tādi vārdi kā kola, No lielveikala Mola. Mola, jā. Un vēl piradziņi un vēl viss kaut kas. To mēs tūdaļ pat redzēsim, bet pirms tam neliels video. Lūdzu. Viens ir tāds labs. Es mēģināju savā skolā pie klavierēm, un tur ienāca apkopē, viņi prasa man, vai drīkst uzkopt. Un es pabeidzu mēģināt, man bija atslēgas, iznāca ārā, un es viņu arī ieslēdzu, un tā ielika arī atslēgu kabatā, un es diezgan aizmaršīgs. Un es aizgāju arī prom no skolas ar visu atslēgu. Un pēc tam man zvana, Jāni, tev ir lielā saules atslēga. Tad, kāpēc man prasa, vai man ir aules atslēga? Es saprotu, jā, man ir aules atslēga. Un tad es saprotu, nē, tikai neapkopē. Man bija paredzēta fotografēšanās žurnālam FHM. Es tagad braucu trolejbusā un zvanu nepazīstams numurs. Un tāda patīkama vīriešu balss, kuras neatpazinu. Šeit jums zvana no žurnāla FHM, un jums tagad ir paredzēta fotosesija. Man jums tāds jautājums, tā fotosesija būs diezgan atkailināta, un vai jums ir caurspīdīgas biksītes mājās? Nē, ka man gan nav caurspīdīgi biksīšu mājās. Un tad viņš saka, labi, tad es pameklēšu, ja mums nebūs, tad es iegādāšos, kurš jums ir izmērs. Un tad pēc tam viņš man jautā, vai jūs draugam nebūs nekas iebilstams, ka jūs tik ļoti atkailināti fotografēsieties. Diezgan dīvaini jautājumi priekš žurnālistu, un beigās tad es saprotu, ka es vienkārši esmu iznests cauri. Dzieda Ieva Kokareviča un Jānis Moisejs. Ir maisiņā mana austiņa un būciņa un vecrīga. Ir maisiņā mana austiņa un būciņa un vecrīga. Kola, 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 kola no lielveikala Mola. No rīta pirms darba, tur iepretī pie parka, es pērku par lēto sev jaukas pusdienas. Tad dodos es soļos vai mazos rīkos rikšos un šparku ar arku, ko cēlu sūmanīs. Un tad pavisam mierīgi, tā palēnām un cienīgi, tā palēnām un cienīgi, pēc pusdienojum vienīgi. Ir maisiņā mana austiņa un būciņa un vecrīga. Ir maisiņā mana austiņa un būciņa un vecrīga. Kola, 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 kola no lielveikala Mola. Pa vidam, kā zināms, ir vēl man kaut kas darāms. Es ņemu no somas rīta laikrakstu, skatu un lasu, aizaug sev mazliet kasu. Par citiem un tikiem, kas notiek pasaulē. Un tad pavisam mierīgi, tā palēnām un cienīgi, tā palēnām un cienīgi, pēc pusdienoju dienīgi. Ir maisiņā mana austiņa un būciņa un vecrīga. Ir maisiņā mana austiņa un būciņa un vecrīga. Un kola, 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 kola no lielveikala Mola. Ir maisiņā mana austiņa un būciņa un vecrīga. Ir maisiņā mana austiņa un būciņa un vecrīga. Kola, 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 kola no lielveikala Mola.
Paldies Ievai Kukurēvičai un Jānim Moisajam! Māsiņa un slimnieciņš. Palūkosim, ko par jūsu priekšnesumu teiks mūsu žūrija. Un sāksim ar Ausmu Kantāni. Lūdzu. Jā, paldies. Molis saprat, Molis dzirdēja. Ievis nedzirdēja nemaz. Man jaunie kungi varēja būt tik delikāti, kad atļaut arī citiem paklausīties, kā dzied Dievu. Jā, nu to es nedzirdēju, bet man arī tas faktiski nebūtu jāvērtē. Man būtu jāvērtē tās izdarības un tās es redzēju un tās es sapratu. Paldies un tās es arī novērtēšu. Paldies Ausmai Kantānei. Ko teiks Intars Busulis? Es varu piekrist Ausmiņai, ja? Ka es tiešām Jānis bija pa skaļu, es nezinu, es nedzirdēju Ievu, tas bija laikam tīri tehnisks dabas jautājums. Kad viņi dziedāja viena pati, tad es dzirdēju, jā. Jā. Bija tur pašķībi Jānim pa zemu gabalu zina. Un, jā, valsts viņi zina, vai es nezinu, es šitā te neko, es nedzirdēju Ievu vienkārši, es nedzirdēju nopietni. Es tikai dzirdēju tad, kad, jā, halo, 1, 2, 1, jā. Paldies. Jā. Ko teiks Dons? Jā, tādas arī joku dziesmas ir jāizdzied tā, kā lai saka, tā drošāk. Jo, piemēram, Ievu es nedzirdēju. Un šur tur dzirdēju, bet ļoti minimāli. Un Jānis bija pa skaļu. Tu atkārtojies. Es saku, es tikai es likšu atzīmi par dziedāšanu. Paldies. Šaus varbūt bija ok. Tev atslēdzam. Vārds Dacei Grimzai. Es divu. Jā, Ievu es arī nedzirdēju. Varbūt nākamā. Bet tad, kad es ieraudzīju to lielo zupas katlu, es gribēju teikt smirdzīgo. Es centos saost vai sasmaržot to slimnīcas atmosfēru. Un paldies puišiem, es viņu dēļ to arī sajūtu to tādu, tā kā īsti nav ko darīt, ēdiens nav garšīgs un tā tālāk. Tā kā, tā filmiņa tika noskatīta. Paldies! Paldies žūrijai! Paldies jums! Skrieniet pie Māra! Skatītāji, žūrija bija diezgan skarba pret mūsu šovu pirmo pāri, bet jums noteikti ir savs viedoklis. Ja jūs esat iemīļojuši Jānu Moiseju un Ievu Kukurēviču, un ja jums patika, kā Ieva izskatījās māsiņas ietērpā, noteikti balsojiet par šo pāri, liekot numuru beigās ciparus 0-1. Māri? Liekat ciparus 0-1, bet tas būs pēc tā brīža, kad mēs, teiksim, visiem balsošana ir sākusies. Ieviņu un Jāni, lūdzu nāciet tam. Vai, Ieva? Nekur šeit, Jāni, blakus Ievai. Tā, ko jūs sakat par žūriju? Žūrija teica, ka neviens neko nedzirdēja. Paši sev dzirdējāt? It kā dzirdēju. Jā, es ieklausījos Ievā, jo viņi zināja ritmu ļoti, tad es dzirdēju. Vairāk mums sāk. Viss izdevās, ko bijāt plānojuši, vai tomēr kaut ko vēl, kaut kas nesanāca līdz galam? Bija forši, es tā jutos labi, tāpēc, kad man... Galvenais, ka mēs vienojāmies, ka mēs ēdam nevis putras, bet bulciņas. Jā, mēs tā kā... Redzēs, tūlīt kāds bulciņas tu žūrījums sniegs, ja? Lūdzu, žūrijā. Puikas, ko jūs liksiet? Aiziet. Mēs esam gatavi žūrijas vērtējumam. Ko? Es neteikšu šā varbūt. Es neteikšu. Es vinnē. Ausma Kantāni, lūdzu. Es neteikšu priekšā, nē. Labi, Ausmiņas neteikšu priekšā. Priekšā viņš neteiks, man jau ir savu vērtējumu, jūs jau varat savu Ausmiņas saņemies. 8, Intars Busulis. Par cik es nedzirdēju Ieviņu, ja? Es tiešām, brīžiem dzirdēju, brīžiem es dzirdēju, ja? Par šovu es varu likt, varbūt, jā, tiešām maksimālo atzīmi 2. Un, Jānim es varu likt, teiksim, pēc 4 baļu sistēmas, es varu likt 3. patīkamāko atbildi 3. Un
Ievai par to, ka es nedzirdēju, es varu likt 1. Tā nav slikta, tā vēl nav 0. Tātad, dāmas un kungi, man kopā sanāk 6. Paldies, Dons. 5. Dāca Grimze. Paldies žūrijai, Māri. 8, 6, 5, 8. Tie džeki tur tā sasparojušies abi, ko? Nu jā, kā kurais ir specialitātes un zin, kā viņi vokāli. Padomju laikā jau tās bija ļoti labas atzīmes, un mēs būtu teicamnieki. Nē, mēs esam priecīgi. Nu, lai arī kā tu nebūtu. Nē, prieks tavot tevī staro vienkārši, jā. Viss ir kārtībā. Jā. Paldies jums liels. Lūdzu, Žanēt, mums ir nākošais Māris, kas mums skāpj šīs skatuves, lūdzu. Jā, Māri, mums ir laikam jādodās nelielā pauzītē, jo ir pazudis viens no mūsu dalībniekiem, proti Nikolā Roldāns. Bet mēs būsim atpakaļ pēc maza brīža ar vēl vairāk jokiem, vēl vairāk jautrību. Šovu zvaigžņu lietus piedāvā portāls TVNet un Lību akvaparks. Šovu zvaigžņu lietus piedāvā portāls TVNet un Lību akvaparks. Mūsu šovs zvaigžņu lietas turpinās, un šeit pilna Rīgas kino studijas pirmais pavēles ir pilns ar cilvēkiem. Labvakar vēlreiz! Jā, labvakar arī skatītāji pie LNT ekrāniem visā Latvijā. Šovs zvaigžņu lietas turpinās. Jā. Un mums līdzās ir Gundars Gulbiņš, kurš ir jauns šovu vadītājs, bet pirms mēs sākam ar viņu runāt, es tev gribēju, Mārpā, teikt, ka pauzītes laikā pie manis pienāca Alma. Sieviete vārdā Alma, kura ir no Gulbenes, un teica, ka visa Gulbenes kā toties un liek mūs sveicināt un nodeva arī puķīti. Paldies liels Gulbenei, Gulbenei kopā ar mums. Mēs sveicinām Gulbeni arī. Jā, bet kopā ar mums ir Gundars Gulbiņš, kurš ir jaunā LNT šova ar nosaukumu Latvijas zelta talanti. Latvijas zelta talanti, tas nozīmē, ka, nu ko, šis šovs meklēs, droši vien, ka talants visā Latvijā, Guntar. Sveiki, labvakar. Labvakar, Māri, labvakar, Žanete, labvakar visiem šeit klātesošajiem un labvakar visiem, kur ir pie televizora ekrāniem. Jā, tik tiešām Latvijas zelta talanti meklēs visā Latvijā visus talantīgākos cilvēkus, gan dziedātājus, dejotājus, cilvēks, kuri māk žonglēt. Es zinu, ka tev, Māri, īpaši tas padodās. Ir sevišķi ar bumbuļiem zeķu. Ar bumbuļiem zeķu, jā. Kustināt ausis. Kustināt ausis, tas arī ir Putnam talants. likt lidot. Putnam, jā, Žanete, ja iekustinās putnu, tad tev ir talants šovakar, jā? Vēda runātāji, jā, Māri. Jā. Vēda runātāji, māk tādu, nu... Oi, labāk nevajag. Viņam bieži vien vēders runā, es esmu dzirdējis. Viņš nav ēdis. Sveicina. Pieteikties var visās Latvijas lielākajās pilsētās nākam trešdien. Liepājā, pirmajā Rokafēnīcā būs pirmā atlase, tā kā visi liepājnieki un ap Liepāju dzīvojošie. Pilnīgi droši var nākt, pēc tam ir Kuldīgā
Jelgavā, Valmierā un nākamā svētdien es pateikšu, kur būs aiznākamā nedēļa. Bet tas viss nozīmē to, ka Latvijas 90. dzimšanas dienā LNT jaunais šovs meklē šos te visus talantus. Jā, lai varētu pēc tam no visus priecēt, visu Latviju. Jā, tieši tā. Šis Latvijas zelta talanti ir tikai un vienīgi par godu Latvijas 90. dzimšanas dienai, un mēs gribam redzēt talantīgākos Latvijas iedzīvotājus. Gundars! Tas ir pavisam burvīgi, Jā, manuprāt. tiešām burvīgi Gundaram Gulbiņam aplausi vēl burvīgāk. Paldies, Gundar! Paldies! Paldies! Nu jā, nākamajam pārim, starp citu, arī ir ļoti daudz talantu, un viens no talantiem arī ir jodelēšana. Māki jodelēt? Jā. Pajodelē? Ar vēderu vai ar ko? Nu, ja māki ar vēderu, vēl labāk. Tas atkal būs kārtējs sveiciens. Par to nedaudz vēlāk, bet droši vien, ka Gulbēnu sveicinot, mēs gribētu aicināt nākošo pāri. Jā. Un nākošais pāris šovakar mums ir Kristaps Streičs un Candy, un viņi izpildīs dziesmu no filmas Mūzikas skaņas. Bet pirms tam... Video! Kad es mācījos koledžā pirmajā kursā Cēsīs, mēs zvanījāmies uz vietējiem numuriem un uzdevām jautājumu, kuras orbita košļiens jums vislabāk garšo, baltās vai zilās? Un tad, teiksim, vienalga, ko cilvēks atbildēja, mēs teicam, jūs esat innējis no Electrolux tur vai vēļus mašīnu, vai televizoru, vai ko. Pēc nedēļas mums zvana no policijas, kad mums zvanījuši Electrolux sūdzējies, kad visi cilvēki nākot pēc balvām. Mums brīdinājums bija par to, ka nedrīkst tā jokoties, un kad cilvēki domā, ka tas tiešām pa īstam ir. Rīgas kinostudijā noteikti mums tie mēģinājumi. Es aizēju uz kafejnīcu pēc kafijas, aizēju nāk apakaļ. Es skatos pa to koridoru garo, kas ir kinostudijā iet šeit promām, Māris ar Ingu. Un skatos somiņu baltu, tā kā Ingai kaut kas gaišāks, un tā bišķi piekliboja. Inga pirms tam sēdēja, es domāju, koreogrāfai piedienu. Un es viņu tā riktīgi, ko te jūs prom jau? Es viņai tā. Un tie apgriežās un skatos, tie nav viņi. Un es tā sastulbu, ka es vienkārši neko nevarēju pateikt. Tur ir blakus tās durvis, es tā ting iekšā apļaut, skatos, tur sēž Māris, sēž Inga. Viss uzrāda. Uzstājas Kristaps Streičs un Candy! High on the hill has a lonely goatherd, lay. Oh, loud was the voice of the lonely goatherd, lay. Folks in the town was a great tornado. To the table, toad head, lay, and drinking beer was a form of love, lay, oh, ho, lady, oh, ho, lady, oh, ho, lady, oh, lay. One little man on a peeping coat hat, lay, oh, she yodeled like to the lonely goat hat, lay. Soon came a man with a gleaming voice, lay. Want to do it for a golden gun, lay. Oh, ho, lady, oh, ho, lady, oh, ho, lady, oh, lady. Kristapam Streičam un Candy! Varētu būt, ka diezgan grūti bija to jodelēšanu iemācīties. Vai kāds jau mācēja? Nevar vairs parunāt.
nav arī jārunā. Paklausīsimies, ko teiks žūrija. Sāksim šoreiz ar Donu. Baigi forši. Un dziesma, Ričards Rodžers jau vispār ir foršs komponists. Viņš ir sarakstījis ļoti daudz skaistu melodiju, bet tur jau visu to dziesmu, vai vajadzēja visu dziesmu jodelēt, tur jau smuku varēja palaist. Tā arī nebija visu dziesmu īstenībā, mēs tur tā. Nu jā, tikai fragmentiņi, protams, bet tur jau varēja, tev jau balsi smuku parādīt arī ne tikai jodelēšanu. Bet, ir okei. Atzīm no maniem. Paldies. Paldies, Donam. Ko teiks Aija Grimze? Es atvainojos, Dace Grimze. Sveiciens, Aija ir Daces māsīca. Kā mēs noskaidrojām. Tā mēs noskaidrojam šodien. Jā, Dacīt, lūdzu. Paldies par dziedāšanu. Bet es gribētu nojaukt to stikla sienu starp jums. Es redzēju, es neredzēju, es jūtu sienu. Caurspīdīgi, bet viņi tur bija, un es nezinu, kāpēc, kas ir tas, kāpēc viņi tur atrodās, bet... Dziesma bija īsa, laikam. Iespējams, jā. Mēs nepaspējām sajudalēties kopā. Paldies jums, Lēs. Paldies, vārds Ausmai Kantānē. Es esmu ļoti priecīga. Es pirmo reizi ieraudzīju humoru, kas arī šai raidījumā bija vajadzīgs. Tā kā es esmu ļoti priecīga. Jūs attaisnojāt savu priekšnesumu. Es jums pateicos par to. Uzdevums ir izpildīts. Paldies. Paldies. Vārds Intaram Buselim. Labi, jā. Es nezinu, cik grūti ir jodelēt. Es pamēģināšu kaut ko darīt. Ja. Tagad. 1, 2. Ir normāli, jā, bet man liekas, ka baigi labi sanāca. Man liekas, ka Kendija bišķi tā neērti jutās, vai ne? Bija tā druska. Atzīst. Es esmu maz meita, ne? Tā kaunīgi tā ņēmies tur un tā. Bet tā bija labi, jā. Paldies. Paldies žūrijai. Paldies jums. Skrieniet pie Māra. Skatītāji, šīs pāris nereti saņem žūrijas augstākos novērtējumus. Kā tas būs šovakar, mēs uzzināsim pēc maz mirkļa. Bet, ja jūs vēlaties viņus redzēt arī nākamajā svētdienā, balsojot par Kristapu un Kendiju, liekot numuru beigās ciparus 02. Jā, bet kamēr mēs gaidām mūsu abus dalībniekus, Eko Guntars mums vēl ir kopā ar mums, un tu neesi izdarījis pašu galveno. Jā, mēs pirms brīža ar tevi runājam par jauno mūsu šovu, tātad meklējam, zelta talantu, jā. Un rekur ir... Rekur es pats. Rekur ir Jānis Moisejs, bet, šodien es viņu tā, viņš ir ļoti labs dziedātājs, super dzied, bet šodien es viņu nepievienēšu. Viņš arī būs Latvijas zelta talantu vadītājs, bet, šodien viņš šeit dzied. Bet tas nozīmē, ka mēs pēc šī plakāta varam atpazīt uzreiz to pilsētu, kur tad ir jāieskatās un uzreiz jāiet un jāpiedalās, jā? Jā, tur, kur visi redz šādus plakātus, uzreiz izlasām vietas, kurā vietā notiek atlases, un droši nekautrējoties rādām savus talants. Arī jodelēt var, Māri. Jā, tātad LNT par godu Latvijas 90. gada jubilejai. Meklēt talants visā Latvijā. Paldies tev, Guntar. Es ceru uz veiksmi un redzēt jauns talants. Bet rekur mūsu talantīgie jodelētāji, abi divi, ir blakus. Kā bija, Kristap, ko uztais vienu to Busuls Intars? Jā, tā, lūdzu. Kaut ko, Kendija? Es domāju, ka... Bez runāšanas vienkārši uzjodelē. Lejo. Ei, kufēni, ko, vai ne? Jā, labi pašiem par priekšnesumu. Modinātājs jau grib uzlēt. Aija tikko teica, ka esot tur tas stikls, jā. Dace, Aija teica, ka stikls esot. Mēs to stiklu atvērām. Tieši tā. Aija, lūdzu, nesatraucies, ja mēs mainām vārdus, jo tomēr joku nedēļā, kāpēc, lai Kristaps nebūtu, piemēram, šodien Laimons? Kā, lūdzu? Tā nav Aija, bet tā ir Dace. Es saprotu, bet arī tu šodien varētu būt nevis Kendija, bet, piemēram, Kundija. Kas ir Kristaps? Kas ir Kristaps? Nezinu, bet tu esi Laimons. Jā, žūrija lūdzu Laimonim un Kundija lūdzu vērtējumu. Žūrija ir gatava vērtējumam. Ausma Kantāne. 10. Intars Busulis. Jā. Es līdz pateikšu, jā? Nevar atrast desmitnieku. Tā, būs tā, jā. Par šovu otrais augstākais novērtējums. 1. Par dziedāšanu katram, par trīniekam. Un kopā man sanāk 7. Tas ir ļoti labs novērtējums, es uzskatu. Ne, bet tas ir no 4 ir augstākais. Skatītāji, lūdzu, atbalstiet. Es vērtēju tikai dziedāšanu šodien, kā es teicu, un
klausījos un saklausīju. Kaut kas tur jau bija. Paldies. 8. Dāca Grimza. 9. Paldies žūrijai, Māri. Nu, Laimoni, ko saki? Apsolījos šī šovā neraudāt, bet es knapi varu noturēties. Tagad es esmu aizkustināts. Tātad viss ir izdevies un viss ir kārtībā, jā? Man liels prieks, ka žūrija to tā kā saprata, un paldies par labajām atzīmēm, jo tās tiešām no jums, Inter un Don, tās ir ļoti labas atzīmes. Paldies! Paldies! To arī paliekam. Jā, paldies liels! Mēs vēl redzēsim jūsu otro priekšnesumu šajā mūsu šova raidījumā. Paldies! Jums jāiet droši vien gatavoties. Jā, bet mēs turpinām, Žanēt, mums ir nākošais pāris, kurš ir gatavs jogot uz nebēdu. Turpat uz šīs skatus. Jā, Māri, mēs turpinām ar nākamo pāri. Elita Drāke ir atgriezusies Latvijā, un viņi ir gatavi šovakar kāpt uz skatuves kopā ar Andri Baltaci. Kāpēc viņi ir šeit man līdzās? Tāpēc, ka Andrim Baltacim ir kas ļoti svarīgs, ko jums visiem paziņot. Baumas par manu veselību tiešām nebija priekšlaicīgas. Tas viss tiešām tā ir. Es šodien esmu šeit tikai tāpēc, cienījamie skatītāji, kad jūs par mani un par Elitu balsojāt pagājušā raidījumā ļoti dikti un ļoti daudz. Kā man sanāks šodien, kā mums sanāks kopā šodien, to jūs redzēsiet vēlāk, bet kā būs tālāk, to lemt jums pašiem. Vienīgais vēlreiz jums gribu pateikt. Liels paldies! Jā, tātad atgādināšu, ka Andrim Baltacim ir problēmas ar balsi. Un būtībā viņš šovakar nedrīkstētu dziedāt, bet viņš riskēs un to darīs. Viņš šovakar izpildīs dziesmu Strauji, strauji upe tecēji, bet pirms tam skatāmies video. Piedāvājam nospēlēt atturībnieku kārzi. Un tad tā situācija notika tik pavisam pretēji. Aiz muzikantiem atradās viss alkohols. Un tad visu laiku aiz mums staigāja un visu laiku lēja un lēja un lēja un lēja. Nu, muzikanti viņam iedzersies. Tā kā man omisudīgi pielaiziemies tā kā odi. Spēlējam pie vārtiem, sagaidām, viss skatījums, bet pienāk vedējtājs. Un saka, muzikanti, nu, varbūt gana mēģināt. Nu, laiks tā kā, nu, spēlēt. Uz ko mums draugs viens pazīstams, viņam tātad bija brildes, paspiedu uz augšu un sacīja, piedodiet vedējtāju, mēs jau stundu kā spēlējam. Dzied Elita Drāke un Andrijs Baltacis. Lai sāktu dziedāt, man ir vajadzīga jūsu palīdzība. Skatītāji, jūs esat gatavi? Un tur pie televizora ekrāniem jūs arī esat gatavi? Esat gatavi vai ne? Es domāju, ka arī tur ir gatavi. Tā kā šeit kaut kas nav kārtībā ar skaņu, vienmēr nedzird dāmas, tad te vajadzēs kaut ko palīdzēt Elitai. Meitenes, jūs palīdzēsiet Elitai? Ok, paldies. Bet savukārt kungi palīdzēs man, jā vai ne? Dzirdams ir. Maestro mazliet tonīti. Kungi dziedās šādi un uzreiz dziedam kopā. Oi, 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 seniorita, oi, 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 seniorita. Kungi dziedam, oi, oi, oi. Skaļāk, skaļāk, skaļāk. Oi, oi, oi. Oi, 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 seniorita, oi, oi, oi. Un tagad meitenes dziedās kopā ar Elitu. Meitenes, jūs gatavas? Kungi tādi pavārgi, galīgi vārgi ir. Jā? Nu, tonīti vēlreiz un... Oi, oi, oi. Caballeros, oi, oi, oi. Caballeros, oi, oi, oi. Caballeros, oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Caballeros, oi, oi, oi. Visiem kopā tagad ir jādzied. Kungi dzied oi, 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 seniorita, un dāmas dzied oi, 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 caballeros. Vai gatavi? Pamēģinām un aiziet! Oi, 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 caballeros, oi, 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 caballeros. Skaļāk, skaļāk, nedzird neviens televizorā. Un vēl vienreiz ir un...
dziesma, to arī varam dziedāt visi kopā. Strauja, strauja upe tecei, strauja, strauja upe tecei, garbrālīšanām durvīmi, garbrālīšanām durvīm. Un tagad sākam. Oi, oi, oi. Elitei Trakei un Andrim Baltacim. Nekā paši uzdzied un citiem ļauj padziedāt. Es domāju, ka drīzumā viņi arī vadīs kādu dziesmu šovu. Palūkosim, ko teiks mūsu žūri. Un sāksim šoreiz ar Daci Grimzi. Lūdzu, Dace. Paldies, Žanet. Es īsti nespēju sev nodefinēt, vai tā miksēšana man patika vai nepatika. Šo te divu dziesmu. Bet, drosmīgi jūs esat mēģinot spēlēt ar visu zāli, un jums izdevās iesaistīt cilvēkus, tā kā... Vai ne? Tas ir lieliski. Paldies. Tas laikam arī viss no manis, paldies. Ko teiks Dons? Nemaz nevajadzēja no sākuma teikt, ka balss aizskatās. Viss notis smuk nodziedāt, ir viss kārtībā. Man pat, es visu laiku klausījos. Protams, Elita notiņa staigāja un melodija aizplūda kaut kur un tāda atgriezās, tāda atkal. Dzirdēt jau varēja, jā. Varēja, Pirmo reizi man dzirdēja. Bet, jā, es domāju, ka Andris ļoti labi nodziedāja ar visu to, ka viņš teica, ka viņš nevar padziedāties. Es atklāšu noslēpumu. 2 nedēļas Andris nedrīkst dziedāt. Viņš vienkārši par godu šim šovam ir šodien te. Šim šovam noteikti jābūt pagodinātam. Paldies. Mārcintaram Buselim. Jums, Andri, uz operu. Jums uz operu. Jau mēģināju vienreiz. Jā, redz, kas un reklāmas ierunāt. Mums vajag. Un, jo ļoti laba nostādīta balss un uzreiz var redzēt, kad ir iekšā tur
Palvers. Un es noteikti neesmu tas, kas drīkst jums teikt, ka jūs slikti dziedat. Noteikti ne. Noteikti ne. Bet, vai, kā Dons teica, jā, elitiņi visu varēja dzirdēties. Visu varēja dzirdēt. Un vēls, es tā baigi neko labu nevaru pateikt šajā te sakarā. Lūdzu. Paldies. Ko teiks Asma Kantāne? Man liekas, ka drusku duets nomākts ar zāli, režisēšanu un noņemšanos, lai arī viņi dziedātu, drusku pazaudēja to savstarpējo, to šarmu, kas ir starp duetiem, ko dziedāt divi, lai tas tā trizuļot bišķiņ aizkarošāk sirdi. Tā kā, man liekas, te tā drusku jūs it kā no vienas puses gribējāt vinnēt, bet no vienas puses jūs arī zaudējāt. Tā kā man tādām dalītām jūtām ir šis priekšnesums pieņemams. Paldies! Paldies žūrijai, paldies jums, dodieties pie Māra. Skatītāji, šim pārim noteikti netrūkst izdomas. Pagājušajā raidījumā Andris dresēja bītes, viņi ir pamanījušies Rīgas kino studijā ubagot, un šodien viņi iesaistīja visu publiku, visi dziedāja. Ja jums patīk šīs pāris, balsojot par viņiem numuru beigās, liekot ciparus 0-3. Mēs gaidām Elitu un Andru, un viņi jau nāk, un es arī atgādināšu, ka Elita mūsu pagājušā šova raidījumā nepiedalījās, un viņa bija izbrauks ārpus Latvijas. Un to mēs gribētu noskaidrot, kur īsti Elita bija, bet es zinu, ka viņa ir atvedusi ļoti cienīgas lietas un pārstāvējusi Latviju. Elita, jā, jūs esat šeit. Nu tad noskaidrosim tā, lai visiem skatītājiem ir skaidrs. Jā, bet zini, es tomēr gribu izmantot iespēju pateikt paldies visai Latvijai, visiem skatītājiem par to, ka es šodien varu te stāvēt blakām Andrim un atbalstīt Andru, tā kā viņš atbalstīja mūsu pagājušreiz. Liels jums paldies! Varētu teikt, ka es esmu ļoti gandarīta, ļoti laimīga, jo meitenes, kuras piedalījās gan pasaules konkursā, gan Kas tas bija par konkursu, varbūt tā, lai tā... Nu, lai tā saprastu īsi, tie ir 2 talantīgo meiteņu konkursi, kas notiek jau 10 gadus, un Latvija piedalās 5. gadu, un mēs esam atveduši 3 godalgotās vietas, un, kā es to saku, 4 kroņus. Tas ir ļoti labi, tas ir ārkārtīgi labi priekš Latvijas mazās. Es domāju, ka jā, un Andris ir ļoti daudz runājis mūsu iepriekšējos šova raidījumos. Es domāju, ka jā, mēs esam noskaidrojuši, Elita, jā, ir pārstāvējusi tātad Latviju, un mēs apsveicam ar to. Es domāju, ka varētu uzplaudēt visa Latvija, un liels paldies teikt Elitai, jā. Bet žūrija, jūs priekšnesumu tūlīt arī vērtēs. Lūdzu, žūrija. Jā, tātad žūrijas vērtējums. Asma Kantāne. 7. 7. Inters Busulis. Andrim maksimālais punktu skaits 4. Elitai 1. Un par šovu atļaušanās, tas ir, cik tu man sanāk? Nu, viņš nebija galīgi slikts, bet arī, normāls. 0. 5. Paldies, Dāns. Es likšu 6. Dāca Grimze. 8. Paldies žūrijai, Māri. Redz, kāda atšķirīga viedokļa ir žūrijai. Nu, tomēr ir gan 7, ir gan 5. Nē, man ļoti patīk, kad es tieku dzirdēta, un ar to dziedāšanu, ja 2 nedēļas viens cilvēks, tas mēs nevar dziedāt, tad es ļoti priecīgi, ka man bija iespēja vispār padziedāt. Jā, labi, skaidrs, jā. Bet Es saprotu, ka varbūt atbildi tev nepatīk, bet es tāda esmu. Paldies. Jā. Paldies jums liels, bet mēs jūs redzēsim jau mūsu šovu raidījumā ar vēl vienu dziesmu. Kas tā pa dziesma būs? Visiem ļoti labi zināmā. Visiem zināmā latgaliešu valodu es neesmu aizmirsusi. Dziedāsim. Tātad atkal šajā vakarā visa Latgale dziedās līdzi. Paldies jums liels, tiksimies ar jums nedaudz vēlāk. Žānēti, mēs turpinām! Jā, Māri, mēs būtu gatavi turpināt, taču vēl joprojām nav atradies Nikolā Roldāns. Iesaistījušies arī daži skatītāji ir meklēšanā, un pēdējo reizi viņš esot manīts pie stilistēm. Mēs turpinām šovu pēc maza mirkļa. Šovu zvaigžņu lietus piedāvā portāls TVNet un Līvu akvaparks.
Šovu zvaigžņu lietus piedāvā portāls TVNet un Līvu akvaparks. Ko mēs esam šovā zvaigžņu lietus Rīgas kinostudijas pirmajā paviljonā un reiz pirms brīža runājam, ka LNT būs jauns šovs, kuru meklēs talants visā Latvijā, un tas viss par godu Latvijas 90. gada dienai. Un, Žanet, arī mums ir kaut kā talanti, vai ne? Apslēpti talanti, jā? Žanetes Karule Bungas. Klusumu. Tagad klusumu, jā? Puikas gatavi? Īsti Rolling Stone. Gandrīz. Jā. Bet, redz, tā ir sanācis, ka vairāk mums... Ripoja akmens. Jā. Vairāk mēs nedrīkstam spēlēt un vēl jau vairāk dziedāt, jo to par mums dara, 10 reizes labāk nākošie dalībnieki, kuri kāps uz skatuves, vai ne? Jā, Nikolā Roldāns ir atradies, un šovakar viņš ir pavisam jaunā veidolā. Viņš tika atpazīts, un tūdaļ pat viņš kāps uz skatuves. Viņi izpildīs dziesmu Bailando. Bailando, Nikolā Roldāns un Kristīna Zahāro, bet pirms tam lūdzu video. Обычно я люблю заниматься шутки, да, я люблю там, что все мои друзья получают такие эмоции. Я один раз, я был за рулем на машине, и я как раз попал на шутки другие люди. Вот, я был за рулем, и я смотрю, человек зайдешь в машину, там другой человек зайдешь в машину, и там пачка деньги упадет там из машины, и они улетают, деньги летают везде. Я остановлю, начинаем заниматься, там, собираюсь на трассу, да, все эти деньги, да, и когда я уже вижу, что эта бумага там очень хорошо вообще купировали, да, вот, я просто понял, что я попал это конкретно. Viņa nav īsti joku dziesma, bet, manuprāt, viņa ir 90. gadu hīts, kas ir reāli skanējis visās disenēs, un es domāju, ka jebkurš to dziesmu atpazīs. Un, es domāju, ka te ir lieki kaut ko komentēt, jo Nikolā tikko parādīja, ko viņš darīs. Это буду. Круто. Dzied Kristīna Zahārova un Nikolā Roldāns.
La luna estaba llena, un paraíso que se llama, un paraíso que se llama paraíso. Tú y yo a la fiesta, tú y yo toda la noche, tú y yo a la fiesta, tú y yo. Aplausi Kristīnai Zagārovai un Nikolai Raudaram! Skatītāji trako! Redzēsim, ko tūdaļ pateiks mūsu žūrija. Nikolā, tu tomēr esi kārtīgs vecis. Vārds Interam Buselim, lūdzu. Kāpēc man uzreiz? Labi. Jā. Jāsaka atkal tie leģendārie vārdi. Man nekas nekrita uz nerviem. Pilnīgi nekas. Un es esmu redzējis arī iepriekšējos šo te šovu, ne jau iepriekšējo reizi, kad viņa bija, bet tad, kad Kristīna bija. Un man vienmēr ir paticis, kā viņa dzied. Un gan šarms, gan tā kā tu iznes to dziesmu un viss tas pārējais. Un tas nebija uzspēlēts, tas bija patiesi. Un Nikolā forši arī, jā. Budu kruta. Спасибо, paldies. Forši, vajag labi. Très bien. Merci. Très bien. Merci. Paldies, vārds Ausmai Kantānei. Jā. Nu, es teikšu tā, ka man jau gan Nikolā patīk labāk. Citādi, ka viņš ir vīrietis. Tomēr es domāju, ka, jā, Nikolā, jums tur ir kaut kāds šarmā, bet iepriekš jums ir dubults šarmā. Tā kā pieturieties pie tā vecā šarmā. Es domāju, ka tas jums ir veiksmīgāks un labāks. Bet nekas, paldies. Es skatījos Kristīnu, kā vienmēr ir interesanti un labi, bet šoreiz man tā kā liekas, ka starp jums arī tā nemanīja neko tādu īpašu attiecības, tā kā bija pazaudēts, tā kā priekšduet un tādu. Nu, es domāju, ka paldies un es vērtēšu ar atzīmi to visu. Paldies! Jā. Ko teiks Dāca Grimze? Man nenāca Nu, es teikšu tā, jūs mākat taisīt šovu. Paldies! Un vēl es noteikti zinu, kur es jūs labprāt vēlētos satikt. Šovā, paldies Dievam, piekdiena ir klāt. Man liekas, ka jūs būtu ļoti piemēroti šim formātam, jo jūs esat ļoti drosmīgi. Jūs spējāt iekurināt publiku, un ja te būtu vairāk vietas un visi nesēdētu tik tuvu viens otram, mēs noteikti redzētu pārus, kas dejo. Un, jā. Vēl es gribēju piebilst, Nikolai ir ļoti drosmīgs apģērbjoties šādi. Nu, ko šodien tie? Nē, Nikolā. To arī Žaneta ar savu strauku galvā ir ļoti drosmīgi. Paldies. Paldies, ko teiks Dons? Forši. Kristīna nodziedāja. Super. Viss smuki skanēja. Nikolā kaut kur bišķi novirzījās. Ik pa brīdim kaut kur atvirzījās atpakaļ. Īsti veči, klēt uzvalk vienatnē. Nē? Nē. Super. Paldies žūrijai. Paldies jums, dāmas. Skatītāji, ja jums patika Nikolā Roldāna šī vakara pārvērtības, ja jums patika tas, kā viņš kleitā dejojas bārletes, balsojiet par šo pāri, liekot numuru beigās ciparus 0-4. Māri?
Jā, nu ko esam aizkulisēs un redz, šeit stāv 2 džeki, kuri palīdzēja šim priekšnesumam, tapt, tā varētu teikt, un bāra leti, un uz viņas bija lieliem burtiem rakstīts tur mobilais bārs, cik saprot, jā? Ēriks un Ingus. Jā, prieks. Šis ir tad mūsu tas projekts, ko mēs esam ar Ingus kopā realizējuši, un paties prieks, ka ir šarmantā Nikola to iemēģināja, un tas viss izturēja. Paldies, Nikolai. Un kā zinām, bārs ir kā skatuve, un arī bārmenis ir mākslinieks. Ja? Un vienkārši, tad, kad nav šīs šarmantās sievietes uz augstpapēžiem, tad bārā darbojas mākslinieks, kas saucās zem vārdu bārmenis. Un tāpēc es stādīšu priekšā uz pāris paraugu demonstrējumiem man draudzeni Ingus. Jā, Ingus, starp citu, tev ir tāds sagvārds vai niks, jā, tāds. Tev parasti viss sauc, bārā, pēc kā tev atpazīst. Vienkārši čau, Ingus, kā tev iet? Viennozīmīgi mans vārds ir Ingus, bet visiem ļoti labi zināms arī kā mīnus. Mīnus. Nu, rāda mīnus tagad, lūdzu, ja? Parāda mīnus. Tā, lūdzu. 3, 2, 1. Atbalstu. Aiziet. Jā. Aplaus, tas ir Ingus, bārmenis Ingus. Paldies, aplaus Ingusam. Paldies, liels Ingus. Paldies, liels. Tas bija perfekti. Rekord mūsu abi dalībnieki. Bailanda, Kristīna. Kā tu jūties? Es domāju, ka tu jūties ļoti skaisti. Nikolā, es domāju, ka tu nedaudz savādāk, bet Es jūtos ļoti labi. Patiešām jaunā amplua. Bet palīdz dziedāt, piemēram, šāds šaus tieši priekšnesums, vai tomēr grūti ir dziedāt? Nav viegli, bet uzreiz tāds azarts rodās kaut ko jaunu izdomāt un darīt un tikai uz priekšu. Man jau patika, es nezinu. Ok, es tūlīt uzjautāšu Nikolā, jo, ja mēs skatāmies, tad redz, man tās spalvainās rokas ir, viss ir kārtībā, bet apsieties uz Nikolā, tur viss ir mainījies. Rekā, tur viss ir mainījies, un viņš aizkulisēs to darīja gana ilgi. Jā, Nikolā, как самочувствие? Во, так. Да? Ты, может быть, можешь так остаться, окей. Tagad nē. Tagad nē. Jūs rādīsiet vēl vienu priekšnesumu. Kāds tas būs? Dziesma franču valodā, ko mēs izpildījām pirmajā raidījumā. Un Nikolā varētu palikt tieši tāds pats? Varētu, prasa? Varētu jau, bet es domāju, ka tomēr mēs atgriezīsimies pie tā, kā bija. Nikolā, tik krasīva, jā. Kā saka, priekš šova ir jāupurējas. Labi, jā. Žūrija, lūdzu, jūsu vērtējums šim pārim. Un tātad žūrijas vērtējums Ausma Kantāne. Mans favorīti pāris, bet diemžēl šoreiz 8. Astotnieks Intars Busulis. Tad es izskaidrošu pēc savas skalas, ja? Atkal, ja? Šovs kolosāls. Labāks par 1 balli nekā Kristofam Streičam un Kendī. Ja? Tātad pa šovu 2 maksimālais punktu skaits. Kristīnai es labprāt pa dziedāšanu liktu 8 vai 9, bet diemžēl es pieturos pie savas sistēmas un es viņai lieku maksimālo punktu skaitu 4. Tātad, Nikolā noteikti pa 1 balsi sliktāk dzied nekā Kristaps. Tātad viņam 3. maksimālais punktu skaits 2. Kopā man sanāk 8. Astotnieks. Ko teiks Dāns? Dāts saka 10. Es saku 7. 7. Dācīte? Es vērtēju tikai dziedāt. 10. Paldies žūrijai, Māri! Es jūtu, ka šis pāris būs šovā. Paldies Dievam, piekdiena ir klāta ar šo numuru vēl vienreiz. Kristīna, jūs tam vienu ātru žūrijas vērtējumu? Protams, vienmēr var būt labāk. Protams, var būt labāk, un katram ir savs subjektīvs viedoklis, mēs to neapstrīdam. Un mēs bijām gatavi uz to, ka varbūt kaut ko nesapratīs no mūsu priekšnesuma. Bet mēs to darījām, es nezinu, jūs darījāt to? Jā, viss bija kārtībā, un tev ļoti piestāv blonda mata. Paldies, bet es tomēr laikam palikšu pie saviem. Paliec labi pie melniem, jā. Labi, mēs turpinām. Žanet, mums ir vēl viens pāris, kurš ir gatavi kāpt skatus un rādīt savu joku. Jā, Māri, mēs turpinām ar nākamo pāri, un tas ir mūsu šova trakākais pāris. Vismaz pagājušajā raidījumā žūrija viņus tā nodēvēja. Tā ir Laura Kosīte un Rauls Rūbenis. Un šovakar viņi izpildīs jums visiem ļoti labi zināmo dziesmu Naukšēnu disko. Bet pirms tam video. Anekdotas ir lietas, kas vienkārši kaut kur aizpeld vispār. Neviena nesaglabājas galvā. Varbūt tās, kas ir par blondīnēm.
Dažas tikai, ir tā, kad viņas ir aizķērušās, bet es abrīnoju tos cilvēkus, kas var anekdotas stāstīt no rīta līdz vakaram. Lauva pietaisīs uz centrālās zvēra takas. Zvēri sasauc lielo sapulci meža, tagad kurš piespiedīs lauvu to šmuci satīrīt. Protams, vienbalsīgi nolēma, ka tas būs zaķītis. Iedod zaķītim revolveru ar 6 patronām un sūta piespiest lauvu satīrīt. Zaķītis pieeja pie lauvas dzeņa, izvelk savu revolveri. Ei tu! Lauvā! Satīri savus! Ja nē, es pats satīrīšu. Tā kā virs skatuves es jau lidojusi esmu, tad šonadēļ es uzstāšos ar dzīvu kobru. Joks, nē, tā nebūs. Dzied Laura Kozīte un Ralfs Rubenis! Nu kas jums tas skan? Uzliec šito! Ralfs Rubenis un Laura Kozīte. Un augšēnu
diskotēka. Paldies jums! Ļoti jauki izskatāties šovakar. Paldies. Sapucējušies. Man šķiet, Donam ir ko teikt. Super! Man patīkās, ja es vērtētu šovu, tad noteikti tā būtu ļoti augsta atzīme. Un imitēt šo lauka diskotēku uz skatuves, tas jums izdevās, un es pat saskatīju kaut kur Agresim Mēvits jaunībā, kaut kur gaismas, jā, gaismas. Tās tavējās gaismas? Lūdzu? Kam tās gaismas tās? It kā prāta vētras esot. Šitā. No pirmās stūras. Bet pa dziedāšanu tur bija tā, kā bija, un Laura, tu zini, vai ne? Un Ralfs, viss kārtībā. Būs jau pa dziedāšanu manējāt atzīmīt tikai. Paldies! Dāca Grimze. Nu, jums piestāv. Pirmais, kas man ienāca prātā jau Grimmētavā, kad es 40 minūtes biju pavadījusi blakus Laurai, es atpazinu, ka tā ir viņa. Tas nozīmē, ka nevienmēr ir jāvelk melna saulesbrilles pa pusi seju, lai neatpazītu, vajag riktīgi sakasīt matus un tā būt ļoti kliedzošai, un tad arī tā kā neviens tevi neatpazīs. Dejotāji bija lieliski. Patiesībā man vairāk gribējās skatīties uz dejotājiem nekā uz jums abiem diviem. Lai gan jūs nepazudāt tajā pūlī. Tas ir labi. Paldies! Jā. Paldies! Inters Busuls, ko teiks? Man patika, jā, tas man atsauc atmiņā Talsos Saules kalnā, ka kādreiz bija diskotēks, ka visi mēs dejojām zem tehno, kas bija to Limited, un tur bija pat konflikts, un arī tas bija tajās diskotēkās, un vēl mēs bijām vēl dažādās diskotēkās, gan Laucienā, gan Dursupē. Nē, tas man tas ir asociācijas bija pilnīgi pareizs, un viss bija kolosāli. Nu, protams, bet nu, Lauriņai pat sanāca tā švakāk nekā Elitai, ja es tā teikt. Nu, piedod, nu. Bet dejoja te forši. Vajag palikt varbūt pie dejošanas. Varbūt, nu lūdzu, neseši. Paldies! Bet Ralfiņš, nu, forši. Vārds Alsmai Kantānei. Diskoteka bija varena, humoru pamaz. Vienīgais humors, kas bija, un to es gribētu atzīmēt, te jau Dats teica, ka Lauras abi divi vīriešu partneri, tiem tiešām bija humors. Nekas īpašs, bet humors tur bija, kā viņi to dejoja. Un to es gribētu īpaši atzīmēt, ka tas bija to vērts. Paldies! Paldies! Paldies žūrijai, paldies jums, varat droši skriet pie Māra. Skatītāji, ja jums patika, kā Ralfs Rūbenis un Laura Kosīte izpildījās Naukšēna diskotēkā, un ja jums šķiet, ka trakajiem pieder pasauli, balsojiet par šo pāri, numuru beigās liekot ciparus 05. Māri, ko tu teiksi? Es teikšu, ka Ralfs Rūbenis, no to jūs redzējāt, viņš bija DJs, diskžokejs, un viņš, starp citu, bija nekur tepatās, lūdzu, Laurai blakus, Ralf, jā. Un, ja jūs redzējāt tos divus magnetofonus, jā, lentinieki, tā saucamie abi divi viņi griezās, un tie bija paņemti līdzi, un, starp citu, tās lentas, kuras tur griezās, tās savā laikā griežušās arī diskotēkā Alianse. To arī mēs redzējām, tā Alianse diskotēka tieši reāli arī bija, vai ne, Ralf? Jā, vairāk kā 10 gadus Stāmerienā. Tas nozīmē to, ka tiešām tur ir piedzīvots, nu, un riktīgi izdzīvots tas laiks tieši uz šiem magnetofoniem, ja? Jā, un mūsu mērķis nebija likt jums smieties. Mūsu mērķis bija likt jums pasmaidīt, jo, lai arī 80. gados mēs ģerbāmies jocīgi, ja? Klausījāmies nedaudz mūziku saldu, ja? Toties demografiskā situācija bija ļoti laba. Laura, tev nelikās jocīgi? Nu, tomēr tev tās diskotēkas droši vien savādākas bija nekā no Ralfam, vai ne? Ralfs atcerās tur pirms 10-15 gadiem, kā bija, un tur bija vārītās džīnsas un vārītās bikses, tur viss kaut kā tur stiloja, bet, nu, tev tas nelikās tā, nu, kas tas pa sviestu?
Nē, man likās ļoti interesanti. Protams, somiņas ir palikušas gan no tiem laikiem, gan maniem laikiem. Un dejošanas stils, man liekas, arī, kad nekur tālu nav aizgājis. Bet tas amploā, kas mums šodien ir, vienkārši man ir ļoti tuvu pie sirds, laikam pieķēries. Tici man, tev piestāv. Es kā vīrietis skatos, man baigi patīk šis viss. Paldies. Nu, tāds baigi, jā. Žūrija, lūdzu jūs vērtējums! Un tātad žūrijas vērtējums Ausma Kantāne. 7. Septītnieks. Inters Busulis. Es atkal, pastāstīšu. Ja? Kāpēc? Tā, es ātri. Ralfiņam otrais labākais šis te, kā teikt, tas ir dziedājums pēc 4 baļu sistēmas, tas ir 3. Lauriņai, diemžēl, man jāliek 0. Bet tagad pats interesantākais. Es mazliet atkāpšos no savas sistēmas un ielikšu par superīgo šovu 3. Tātad kopā man 6 sanāk. 6, Dons. Bet bija super. Nu, tā kā es vērtēju tikai dziedāšanu un pa šovu es noteikti liku 10. Pa dziedāšanu es ielieku 5. 5, Dāci Grimze. 9. Paldies žūrijai! Māri? Man šķiet tomēr, ka žūrijas vērtējums ir ļoti labi, ka viņš ir tik ļoti atšķirīgs, jo beidzot ir tāds individuāls viedoklis katram žūrijas pārstāvim, vai ne? Tieši tā, šoreiz var redzēt, kas ko tiesā un vērtē. Jā. Es apmierināts, Ralf, par rezultātu? Ļoti. Tas nozīmē, ka, par šo dalībnieku pāri jau pēc brīža, ka viņi rādīs savu otro priekšnesumu, un tas būs ar nosaukumu 7 dienas. Jā. Redzēsim viņu 7 dienas jau pēc maz brīža. Paldies, liels. Bet, Žanete, mums ir, tie mūziķi no grupas Rolling Stones, viņi taču ir uz skatuves rādīt, ko viņi māk, vai ne? Jā, Māri, viņi ir uz skatuves, un tūdaļ pat es visus ar viņiem iepazīstināšu. Tie ir cilvēki, bez kuriem šovakar šeit nekas nenotiktu. Mūsu zvaigžņu orķestris! Un tagad pie basām Roberts Rastā! Bungas, Andrijs Grībergs, ģitārā Mārcis Auziņš, tausteņa instrumenti Maestro Julians un šarmantās bēkvokālistes Karina Droma un Vineta Elksne. Jā, un turpinām mēs. Māri, pasaki, kas notiek kopvērtējuma tabulā? Tu vadīji, man tik ļoti patika, kā viņi spēlēja, varētu turpināt. Žēl, ka es nepiedalos šajā šovā, bet mums ir skaidrs, ka žūrijas kopvērtējums tūlīt būs jūsu skatītāju ekrānos. Un tā mums vispiec pāri ir finišējuši, un tas izskatās šādi, kā žūrija ir viņus vērtējusi. Lūdzu! Un tā. Elita Drāka un Andris Baltacis 26 punkti. Laura Kosīta un Ralfs Rubenis 27 punkti. Ieva Kukureviča un Jānis Mojsejs 27 punkti. Nikolā Rodāns un Kristīna Zahārova 33 punkti. Kristaps Streičs un Kenī 34 punkti. Nu tālūk mūsu dalībniekiem iet, bet viņi ir gatavi kāpt uz skatuves vēl vienreiz un rādīt to priekšnesumu, ko viņi jau ir rādījuši jums, skatītāji. Un tie pēc viņu izvēles ir bijuši vieni no spilgtākajiem un labākajiem. Piemēram, Kendija jau ir pārģērbusies, un viņi tagad droši vien, ka nerādīsim, jo viņa ļoti burvīgi izskatās. Žanet, es pilnīgi nevaru. Jā, Māri, man tev jāpiekrīt, Kendija patiešām burvīgi izskatās. Skatītāji, tad jūs redzējāt žūrijas vērtējumu par joku dziesmām, bet tas nav izšķirošais vērtējums, jo raidījuma beigās jūs varēsiet izteikt savu viedokli, balsojot par mīļākajiem pāriem. Tātad tikko redzējāt joku dziesmas, bet raidījuma otrajā daļā pāri izpildīs jau iepriekš dziedātas dziesmas, kuras viņiem pašiem likušās pašas labākās. Mēs turpinām pēc maza pārtraukuma.
Šovu zvaigžņu lietus piedāvā portāls TVNet un Lību akvaparks. Šovu zvaigžņu lietus piedāvā portāls TVNet un Lību akvaparks. Šaus zvaigžņlietas ir kopā ar jums gan šeit Rīgas kino studijā, gan visā Latvijā. Jā, un mēs turpinām. Tūdaļ pat redzēsiet otro šovu daļu. Jā, daļu, kur dalībnieki mums piedāvās savus jau rādītos priekšnesumus. Jā, kur viņiem pašiem likušies visi interesantākie un visi skatītāji mīlētākie. Bet turpinājumā mums ir viesi. Jā, mums ir viesi un... Tūdaļ pat jūs redzēsiet. Varētu nosaukt par, ilūziju. Ilūziju, jā. Iluzionisti Genādijs un Jelena Palčevski. Aplausi! She's so irresistible, but all the damage she's caused is unfixable. Every 20 seconds you repeat her name, but when it comes to me, you don't care. If I'm alive or dead, so attention, I don't wanna be the exception. To get a bit of your attention, love you for free and I'm not your mother, but you don't. To
you feel